Sveiki! Šajā video pastāstīšu par pašu toksiskāko strīmeru pasaulē. Viņa saturs balstās ceļošanā apkārt pasaulē, vietējo iedzīvotāju miera traucēšanā, ņirgāšanās par citu kultūru un provokatīva, naidīga satura veidošanā, krājot sodāmības dažādās pasaules valstīs. Neskatoties uz to, ka viņš ar savu nepiedienīgo un destruktīvo saturu paspēja tikt nobloķēts no gandrīz visām vadošajām straumēšanas platformām, viņš turpināja veidot savu toksisko saturu, un par viņa pēdējo pieturvietu kļuva Dienvidkoreja. Es šeit nedzeru stulbā kuci. Atpisies! Atpisies, ķīniešu kuci! Atpisies! Kas tāds negaidīts sagaidīja viņu šajā zemē, ko viņš pat nebija iedomājies? Kā viņš, izciešot mājas arestu kādā viesnīcas numurā Dienvidkorejā, pamanījās tikt pie jaunām sodāmībām? Un cik bargs sods tad sagaida strīmeri? To un daudz ko citu uzzināsiet turpinājumā. Vai esat pamanījuši, ka LVBet sponsorē sākot no sporta pasākumiem kā MMA līdz pat hip-hopa batliem, un tikpat liels ir arī viņu iepazīšanās bonus. Nav brīnums, ka tas tiek piedāvāts tikai vienreiz dzīvē, tikai jaunajiem lietotājiem. Jums tiek piedāvāta iespēja saņemt vairāk kā 5000 bezmaksas griezienu. Griezienu skaits ir atkarīgs no tā, cik lielu depozītu jūs esat gatavi iemaksāt. Šo bonus ir izdevīgāk izmantot līdz maksimumam. Lielais griezienu skaits nozīmē lielas iespējas, un naudu varēs izņemt uzreiz. Jā, tas būs amazing. Piedalīšanās šajā akcijā, tas ir pilnīgi jūsu ziņā, bet redziet, poga ir tepat priekšā, links ir aprakstā. Ramsijs Halits Ismails, plašāk pazīstams ar pseidonīmu Johnny Somali, ir amerikāņu strīmeris un pašpasludināts interneta trollis, kas pazīstams ar savu provokatīvo, naidīgo un klai necienīgo uzvedību, ceļojot pa pasauli un strīmojot savas zemiskās aktivitātes. Hirošima? Tu zini Hirošimu, jā? Nagasaki? Tu zini? Kāpēc jūs to izdarījāt? Savas uzvedības dēļ viņš vairāk kārt arestēts vai aizturēts dažādās valstīs. Viņa amorālā uzvedība ir padarījusi viņu par vienu no visvairāk ienīstākajām personībām internetā. Pret viņa darbībām dažādās valstīs ir ierosināts vairākas tiesvedības un pat izsludināta atlīdzība tam, kas nosauks viņa konkrētu atrašanās vietu. Japāņi uzskata, ka tu neesi labs cilvēks. Atvainojies Japāņu tautai. Davai! Un ja tas jums liekas jau diezgan traki, tad pagaidiet, līdz jūs dzirdēsiet visas detaļas par viņa piedzīvojumiem ārzemēs un to, kā tas viss izvērtīsies. Viņš izmanto sagvārdu Somāliju, lai tādējādi it kā akcentētu savas saites ar šo Austrumāfrikas valsti Somāliju. Tomēr vairāki avoti ziņo, ka patiesībā viņš ir pa pusē etiopietis un jemenietis, un šādu sagvārdu izdomājis tikai tādēļ, lai sadragātu somāliešu tautas reputāciju visā pasaulē. Bet tā ir tikai teorija, un par viņa īsto izcelsmi ir grūti ko noskaidrot no interneta plašumiem. Johnny's Somālijas strīmeru un blogošanas karjera aizsākās 2023. gada sākumā, kad viņš YouTube'ā sāka publicēt dažādus vlogus no viņa ballīšu aktivitātēm Taizemē. Taču, kad viņš sajūta, ka šāda tipa video nepiesaista vēlamo uzmanību un skatītāju pieplūdumu, viņš pārgāja uz ikdienas dzīves tiešraidēm. Un pēc kāda laika viņš savā kanālā nāca klajā ar paziņojumu, ka dosies ceļojumā uz Japānu, solot, ka viņa kontents Japānā atdzims pavisam jaunā līmenī. Taču šis liktenīgais lēmums vēlāk izraisīs virkni notikumu, kuri pāraugs par visaizskarošāko un naidīgāko saturu, kāds vispār ir iedomājams. Ar tik lielām sekām, par kurām pats Johnny's Somali nevarēja iedomāties mirklī, kad parakstījās uz ko tādu, tikai lai iegūtu sen kāroto slavu un skatījumus. Ja kaut kas palika atmiņā no pirmajām tiešraidēm, tad tā bija Japāņu viesmīlība, kur uz strīmeru neveiklajiem izgājieniem reaģēja ļoti draudzīgi un pieklājīgi. Apsēdies, puika! Pats sēdi. Korejas karš, tu zini, kas ar jums notika? Neaiztiec man, liec to puisi pienā. Korejas karā. Tu jau zini, ko mēs ar jums izdarījām. Viņš strīma laikā Japāņus dehumanizēja, nosaucot viņus par NPCs, jeb spēļu personāžiem, kā arī dažādi apsmēja viņu valodu. Tas ir kaut kādā izdomātā valodā? Kas tur rakstīts? Tas ir izdomātā valodā. Kas pa sviestu? Te notiek īstu NPC aktivitātes. Te apkārt ir tik daudz NPCs, reāli. Strīmojot Japānas ielās, viņš katru momentu apliecināja to, cik toksisks un nepieklājīgs ir attiecībā pret tautu un valsts, kurā tas bija ieradies kā viesis. Un tas bija tikai sākums. Jau vienā no pirmajām dienām Johnny's iekāpa metro un sāka bojāt sabiedrisko mieru, bļaujot vārdus Hirošima un Nagasaki. Hirošima! Nagasaki! Hirošima! Nagasaki! Jūs zināt, ko ASV ar jums izdarīja? Hirošima! Nagasaki! Mēs to iznīcinājām, jo jūs nemākat uzvesties. Es vēru pie Dieva. Mēs to noteikti atkārtosim. Jūs sapratāt?
Video no metro momentāli uzsprāga skatījuma ziņā un strauji izplatījās internetā, izraisot masīvu pretreakciju internetu lietotāju vidū. Komentētāji asi vērsās pret bezskaunīgo strīmeri, pieprasot viņu deportāciju un ilgu cietumsodu ASV kā samaksu par savām radītajām problēmām, nosaucot viņu dažādākajos nievājošos vārdos, piemēram, kā skābekļa izšķērdētājs un pasaules atkritums. Populārais metro video, neskatoties uz to, ka izraisīja globālu sašutumu, bija tieši tas, ko Ismailam vajadzēja – vispasaules atpazīstamību, neatkarīgi no tā, vai tā ir labā vai sliktā nokrāsā. Viņam tas vienkārši nozīmēja vairāk skatījumu, un kā viņš pats strīmā atzina, jo vairāk heiteru, jo vairāk skatījumu, jo vairāk naudas. Jā, mūsdienās cilvēki slavas un naudas dēļ ir gatavi uz visu, pat kļūt par visienīstākajiem cilvēkiem. Diezgan skumji. Pēc bēdīgās slavas iegūšanas Džonijs tikai turpināja pastiprināt savu apkaunojošu uzvedību strīmos, radot pēc iespējas vēl necienīgāku kontentu, lai tādējādi veicinātu savu bēdīgo slavu. Ilgi nebija jāgaida, kad savu niknumu pret klajo necieņu sāka izrādīt arī Japāņu sabiedrība un sāka konfrontēt ar viņu uz ielas. Kulminācijas punktu tas sasniedz brīdī, kad grupa Japāņu YouTuberi uzzināja viņa atrašanās vietu un lika strīmerim publiski atvainoties Japāņu tautai. Neuzdrīkstieties teikt, jūs uzmetīsiet atombumbu uz Japānas, ok? Japāņi uzskata, ka tu neesi labs cilvēks. Atvainojies Japāņu tautai. Davai! Gala rezultātā atvainošanās video radīja tikai vēl lielāku uzliesmojumu sabiedrības vidū, sakot, ka tā nav nekāda atvainošana, jo Džonijs Somālī to darīja ar smaidu sejā. Kādā no nākamajām strīmošanas reizēm vārdu apmaiņas laikā Džonijs un viņa draugs pat burtiski atrāvās pa muti. Tāpat kādā no reizēm viņš izsakoja Japāņu slavenāko strīmeri un iejaucās viņas tiešraidē, bļaujot, ka ir populārākais strīmeris. Kaut pats jau tobrīd bija nobloķēts no Twitch platformas. Esmu tavs draugs, esmu Džonijs Somālī, esmu populārākais melnais Japānā. Kas esi tu? Esmu populārākais melnais Japānā. Izrādās, pēc Twitch noteikumiem, ja kāda strīmera tiešraidē parādās banots lietotājs, tas pakļauj viņa kontu sodu riskam un pat bloķēšanai. Tāda ļauna motīvu vadīts, Džonijs arī iejaucās populārās Japāņu strīmeres tiešraidē. Drīz pēc notikušā strīmeri izplūda asarās un saviem sekotājiem vēlāk paziņoja, ka viņai bija jāizdara ļoti daudz soļi, lai pasargātu savu kontu no bloķēšanas, un pauda cerības, ka Somālija pēc iespējas ātrāk pametīs Japānu. Pārdzīvotā trauma no incidenta ar Japāņu strīmeri viņai radīja psiholoģisku traumu, un uz vairākiem mēnešiem viņi pat aizgāja no strīmošanas. Tomēr ar to viss nebeidzās, un atkarība no skatījuma plūsmas strīmeri motivēja izdarīt vēl pārgalvīgākas lietas. Šoreiz jau novedot pie viņa pirmā un nebūt ne pēdējā aresta. Viņš ar masku uz sejas ielauzās kādā būvlaukumā, kamēr viņa draugs viņu filmēja. Brīdī, kad strādnieki viņus pamanīja un lūdza atstāt būvlaukumu, Ismails skaļi nobļāvās. Fukushima. Tādējādi atkal aizskarot Japāņu tautas vēstures sāpīgākās lapas, ņirgājoties un uztverot to kā joku. Šajā reizē viņa darbībā bija sekas. Nākamajā dienā viņu aizturēja par nelikumīgu ielaušanos teritorijā, un vien neilgi pēc tā viņš tika arestēts kādā restorānā par miera traucēšanu un tā visa pārraidīšanu internetā. Drīz vien sekoja pirmā tiesas sēde, kura gala rezultātā piesprieda viņam maksāt $1400 lielu sodu. Papildus tam strīmerim bija jāpamet valsts, uzliekot liegumu tajā jebkad vēl atgriezties, respektīvi ieliekot viņu melnajā sarakstā. Tomēr trakākais dzīves pavērsiens Džonijs Somālī dzīvē bija vēl tikai priekšā, un par viņu nākamo un jau droši var teikt pēdējo pieturvietu kļuva Dienvidkoreja, kurā viņš ieradās pagājušā gada septembrī, un kur sekas par viņu nekaunīgo uzvedību beidzot būs pelnītas un pietiekami nopietnas, lai apturētu viņu darbības uz visiem laikiem. Vien pāris dienas kopš ierašanās Dienvidkorejā viņš turpināja savas iesāktās tradīcijas, noniecinot tās zemes kultūru, kurā bija ieradies. Šoreiz viņš ieziedās ar bērnu eļļu un sāka tverkot blakus miera statujai un pat noskūpstīt to. Tādējādi izrādot necieņu pret 10 000 dienvidkorejiešu sieviešu upuriem, kas cietuši no seksuālās verdzības Otrā pasaules kara laikā, jo tieši par godu tam statuja bija radīta. Pēc tam gan viņam lika publiski atvainoties korejiešu tautai, taču kādu tur jēga? Nekas jau nemainījās. Viss kļuva tikai sliktāk. Liekas jau, ka vairāk nekas no viņa rīcības īsti nepārsteidz. Un tomēr, cik ilga būs valdības un tiesības sargājušo iestāžu pacietība, ciešot šī zemiskā un infantīlā ideņa ņirgāšanos par savu tautu? Kaut arī internet heits amerikāņu strīmerim nebija nekas jauns, un tas bija tieši arī viss, kas noturēja viņa karjeru pie dzīvības. Tomēr viņa darbības sekas Dienvidkorejā beidzot sadūrās ar to, ko pēc loģikas viņam vajadzēja sagaidīt jau Japānā. Viss iesākās ar to, ka vietējie blogeri sāka aktīvi medīt strīmeri, un pret viņu tika
vērsti vairāki uzbrukumi. Kāds blogeris pat noteica gandrīz $800 atlīdzību tam, kas pateiks konkrētu Somāliju atrašanās vietu. Kas tad kļuva par liktenīgo momentu tam, pēc kā sekoja virkni dažādu apsūdzību, kas viņa amorālās darbības izveda saulītē, izraisot lielu vietējo masu mēdīju uzmanību un sabiedrības nosūdījumu. Tātad liktenīgo kļūdu viņš pieļāva momentā, kad izdomāja piedzerties kādā vietējā pārtikas veikaliņā, pēc kā sāka mētāt apkārt nūdeles un lamāties uz kādu vecu kundzi, kas bija šī veikala darbiniece. Nekavējoties pēc šī strīma, par viņu sāka interesēties ne tikai vietējie mēdīji un sabiedrība, bet arī Dienvidkorejas valdība. Es šeit nedzeru stulbā kuts. Atpisies! Atpisies, ķīniešu kuts! Atpisies! Bet viņš tobrīd nemaz nenojūt par vienu specifisku detaļu Dienvidkorejas likumdošanā. Proti, iejaukšanās citā biznesā ir krimināli sodāms noziegums, par ko pienāks pat brīvības atņemšana. Ismailu apsūdzēja uzņēmēja darbības traucēšanā, sekoja ķēdes reakcija un jaunas apsūdzības, kas salasījās arī no daudziem citiem strīmiem, jo viss bija pieejams publiskajā telpā. Kas tad sekoja tālāk? Tālāk Dienvidkorejas valdība attiecīgi konfiscēja strīmeru pasi un piesprieda viņam aizliegumu pamest valsti, kā arī nosakot mājas arestu līdz tiesai, kas jāpavada viestītes numurā. Notiesāšanas gadījumā viņam draud līdz pat 20 gadiem ieslodzījumā. Lai arī tās bija traģiskas ziņas pašam blogerim, tomēr interneta sabiedrība varēja uzgavilēt, jo tādas necieņas izrādīšana par svešām kultūrām un klaju ņirgāšanās bija sadusmojusi ne tikai vietējās tautas, pie kurām viesojās rupjais strīmeris, bet arī pasaules sabiedrību kopumā, un bija jāgaida tik ilgs laiks, lai beidzot Džonijs Somālī saņemtu pēc nopelniem. Tomēr, neskatoties uz aizliegumu izbraukt un draudošo bargo sodu, Ismails pamanījās no savu viesnīcas numura taisīt aktīvus strīmus, kuros par nieka $5 ziedojumiem bija gatavs taisīt joku zvanus uz policijas iecirkņiem, muldot dažādas muļķības un attiecīgi iekrājot vēl jaunas un jaunas sodāmības. Ņemot vērā to, ka Dienvidkorejā ir 99% augsts notiesāšanas reitings, kā arī to, ka visi viņa noziegumi ir dokumentēti jeb ierakstīti, pastāv liela iespēja, ka viņam draud ilgs cietumsods. Mūsdienu sabiedrībā, kur daudziem par reālo dzīvi dominē sociālo mēdīju dzīve, ir izveidojusies situācija, ka cilvēki jau ir gatavi uz pilnīgi visu, lai iegūtu skatījumus, atpazīstamību un tik ļoti gaidīto uzmanību, neskatoties pat uz to, ka atpazīstamība ir izteikti negatīva, un to, ka kā samaksa par šādu atpazīstamību var būt pat reāla brīvības atņemšana uz daudziem gadiem svešā zemē. Kā vispār varas iestādes pieļauj, ka viņš tik ilgi apceļoja pasauli un aizvainoja svešas kultūras? Uzskatu, ka viņa piedzīvojumiem un brīvībai bija jābeidzās jau pirmajā valstī, kur viņš sāka savu aizvainojošo kontentu, proti Japānā, tiekot deportētam uz ASV un izciešot cietumsodu. Kā jums liekas? Rakstiet komentāros. Visu labu!